Sveicināti! Mani sauc Liena. Ģertrūdes draudzē esmu iesvētīta jau no 2019. gada. Es vēlos pastāstīt no savas pieredzes, cik Dievs ir labs, mīlošs un gādīgs tēvs. Viņš vienmēr mani samīļo savās lielajās, stiprajās rokās. Kad manu sirdi māca skumjas, es vienmēr varu ieritināties mīļā debesu Tēva klēpī, kur viņš ar savu lielo mīlestību noslauka man visas asaras, un mana sirds tur var iegūt mieru. Es vienmēr viņam varu izstāstīt gan priekus, gan bēdas, gan savas dusmas. Dievs vienmēr sapratīs, mierinās un piedos. Viņš nekad mani nenosoda un neko nepārmet, bet pacietīgi un ar mīlestību pamāca. Dievs nekad nepamet un nekad nepieviļ. Viņš vienmēr ir uzticams. Vienmēr priecājās, kad es ar viņu parunājos lūgšanā un pasaku paldies par visu labo, ko viņš man ir sagādājis. Un nobeigumā vēlos pateikt vārdus no raksturvietas Bībelē, kuri mani pašu vienmēr iedrošina, kad mani māca šaubas vai bailes par ikdienas lietām. No pravieša Iesaja grāmatas: nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. No 41. nodaļas 10. panta. Un atceries vienmēr, ka Dievs tevi mīl, par to nekad nešaubies, un galvenais tici. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs! Paldies Tev, Kungs Kristu! Paldies Tev, Svētais Gars, par Tavu atgādinājumu man nebaidīties, nebīties, ko Tu tik daudzkārt esi ielicis savā vārdā, Kungs. Šis ir visbiežākais atgādinājums, ko mēs varam lasīt Bībelē. Paldies Tev, ka Tu tik labi mani pazīsti, ka Tu zini, ka bailēs es varu apgrēkoties, Kungs, ka bailēs es varu atlaist Tavu roku un skriet pēc palīdzības vai mierinājumu nepareizās vietās. Es lūdzu Tev, mīļais Kungs, ka mani pazīdams, dod man arī vajadzīgo drosmi un arī spēju saskatīt un sadzirdēt Tevi, Kungs, visās situācijās ikdienā, kas mani var izšaubīt vai radīt manī bailes. Es lūdzu, lai pāri manai nedrošībai, skumjām, šaubām, Tu ļauj man saskatīt, Kungs, Tavu ceļu, jo Tu esi teicis Tavā vārdā, ka Tu esi gan gaisma manam ceļam, maniem soļiem, gan arī mans pieres lukturis. Un es lūdzu par šīs gaismas tiešām, lai tā spīd pāri manai nedrošībai un manai bailīgai sirdī. Lai mani lēmumi ir, Kungs, iestiprināti tajā cerībā, kas man ir uz Tevi. Cerībā, kas neatstāja kaunā. Es lūdzu par katru vienu šajā dienā, kas ir bailēs par kādu situāciju. Par izšķirošu soli, kas jāspēr. Es ielieku visu šīs situācijas un šos cilvēkus, Kungs, Tavās rokās un lūdzu pēc Tava gara drosmes, Kungs. Pēc tā, ka Tu izgaismo nākamo redzamo vietu uz priekšu šo cilvēku dzīvē, lai viņi var saskatīt, Kungs, un satvert Tavu apsolījumu, ka Tu viņus izvedīs, ka Tu viņus vedīs pa drošu ceļu, kurā pat nepraši nevar apmaldīties. Paldies Tev, Kungs Kristu! To lūdzu Tavā svētajā vārdā. Amen.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un mūs pasargā visu varenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.